gados Ogres Zilie kalni ir strauji attīstījušies, un no vietas, kur aizmirsties vientuļās dabas takās, kļuvuši par Latvijas mēroga ievērojumu sacensību norises vietu. Aizvadītā sestdiena nebija izņēmums, kad par spīti pavasarim neraksturīgiem laikapstākļiem Ogres Ziliejos kalnos pulcējās tūkstošiem aktīvā dzīvesveida piekritēji, lai dotos kopējā Stirnu bukas skrējienā. Sākām ar 500 cilvēkiem, pagājušajā gadā bija zem 2000, šodien Ogrē ir pirmais posms un ir diezgan neparasti, jo dalībnieku skaits jau ir 3500. Kas mums ļoti priecē, ka vairāk kā 500 bija skolu jaunatnes dalībnieki, kas ir tā mērķa grupa, kas mums agrāk ļoti maz piedalījās mačos. Un ir 500 jaunieši, kas tiek iepazīstināti ar taku skriešanu, iepazīst Latvijas skaistākās takas, vietas, ainavas. Šodien varbūt ir nedaudz vēsīgi, bet vasarā būs atkal ļoti vasarīgi laika apstākļi, tā kā es domāju, ka tas ir forši. Trase tika sadalīta vairākās distancēs. Organizators atzīst, ka visiecienītākās Ogrē bija 5 un 10 km distances. Katrā no tām piedalījās apmēram 1000 skrējēji. Trase izskatās smagi, jo Ogres Zilie kalni nav nekādi vieglāk pastaiga pa pludmali, vai ne? Bet tā, ja nopietni, tad ir 4 dažādi garuma trases, ja neskaita pašas mazākos susuriņus, kas ir 5. trase, kas skrien aptuveni kilometru, tad nākamā vecuma grupa jau ir skolēni un iesācēji, kas skrien tos 5 km, tie vāveres distance, 10–12 km vidēji skrien zaķīši, 20 km vidēji skrien Stirnu buka katrā seriāla posmā, bet visizturīgākie mums ir lūši, kas skrien 30–35 km gardistance. Katrs šāds masu pasākums uz Ogri atvilina arī lielāku turistu un pilsētas ciemiņu skaitu. Būtiski, kad tik daudz sportot gribētāji atbrauc uz Ogri, viņi īstenībā ierauga, kāda ir Ogre, kādas Ogrē ir iespējas. Varbūt tās kāds no viņiem paliksies arī dzīvot pilsētā. Varbūt arī tas, kad mūsu kafēnīcas un restorāni var nopelnīt tādā laikā. Tas arī būtiski priekš pilsētas. Šis turisms vai šādi sporta pasākumi, viņi veicina un silda mūsu pilsētas ekonomiku. Un tas ir pilsētai būtiski. Vispār Ogres Ziliejos kalnēs esmu pirmo reizi. Jā, ļoti patika daba, cik mēs redzēju skrienot. Noteikti atbrauksim vēl tīri paskatīties. Skatu tornis patika. Jā, Ogre kā tāda ir interesanti. Un kādēļ jums patīk piedalīties tādos masu skriešanas pasākumos? Laikam jau vairāk tieši priekš sevi pārbaudīt un ko es varu un uzstādīt mērķus un viņus sasniegt. Stirnu bukā ir mežs, zaļā daba, svaigs gaiss, jauki cilvēki, forša kompānija. Vai plānojat arī nākamos gadus piedalīties Stirnu bukā? Jā, noteikti. Un kā gatavojaties Stirnu bukam? Vai skrienat arī ikdienā? Tā šad un tad. Pāris reizes nedēļā cenšos izskriet pa pilsētu. Sportiskas aktivitātes pirmkārtam, kompānija un arī visas pasākumas organizatoriski ļoti labi norganizēts un atpūta brīvā dabā. Un cik kilometri šodien noskrējāt? Zaķa distanci, tā kā 10 ar bišķīti astīti. Un kādēļ varbūt jums patīk vispār piedalīties šādos masu skriešanas pasākumiem? Ko tas jums dod? Tā ir kaut kāda savu veidu motivācija, izkustēties ārpus, ierastās vides, kur tu skrien. Un, manuprāt, ir ļoti liels veids, kā apskatīt apkārtni. Piemēram, Ogrē es vispār neesmu bijusi tā staigāt, līdz ar to ir ļoti interesanti arī pie reizes apskatīt kaut ko riņķi. Vai domājat braukt arī nākošais gads? Noteikti. Starp neskaitāmajiem Ogres ciemiņiem Stirnu bukas taku skrējienā sevi pierādīja, protams, arī ogrēnieši. Vai pirmoreiz piedalīties Stirnu bukā? Jā, pirmoreiz piedalos. Nenormāli patika. Bija tik ļoti grūti kalnā augšā, kalnā lejā visu laiku tik forši. Un kā jūs domājat, ko šādi masu pasākumi, kas aicina daudzus cilvēkus no citām pilsētām uz Ogri, dod Ograi Ziliejiem kalniem un sportistiem šeit? Es domāju, jebkurā vietā arī Ogrē tas dod tādu veselīgā dzīvesveidu popularizēšanu un arī parādīt, ka mums Ograi Ziliejos kalnos ir tik kolosāla vieta, kur var iznākt jebkurā dienas laikā un vai nojot, vai staigāt, vai skriet, vai braukt ar velosipēdu, vai ziemā slēpot. Izcila vieta īstenībā. Sižetu veidoja Krista Dzidzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.